manā testēšanas smilšu kastē tiešām nonācis aģents, un es mēģinu no viņa dabūt ārā cik vien var. Un lielais jautājums, ko es esmu jau tagad vairākus gadus testējusi, saprast, kādā veidā es varu izveidot mākslīgā intelekta vidē sarunbotā ChatGPT prezentāciju, izmantojot savu korporatīvo veidojums. Starp citu, tā ir viena no lielākajām problēmām, ar kuru netiek galā šobrīd lielākā daļa no šiem te mākslīgā intelekta rīkiem. Arī Copilots, Microsoft PowerPoint Copilots, ir tur kā ir, jā, tur ļoti lielas tās versijas nepiedāvā, vairāk strādāšu caur šo te dizaineru, ja, kur jau, ja tev pareizi ir izveidota veidna, lai mākslīgajam intelektam būtu atbilstoši, lai viņš varētu darboties, tad viņš piedāvā kaut kādas variācijas. Bet ko tad varu no cita skatu punkta izdarīt ChatGPT? Nu tā, sāksim ar to, kad ir iznācis šis te aģents, kurš mums, kā mēs arī redzam, ja, šeit ir agent mode, sola, ka var izveidot arī prezentācijas. Nu, starp citu, ja jūs strādājat bezmaksas vidē, ja, tad bezmaksas vidē šāda te iespēja izveidot aģentus, nu, kā jūs arī paši varbūt šeit redzat, ja, nu, diemžēl vēl netiek piedāvāta, var izdarīt šīs lietas, bet aģenti vēl nav. Bet tas nenozīmē absolūti neko tādu, ka tas nevarētu parādīties arī nākotnē, pavisam drīzā nākotnē, arī tātad bezmaksas klientiem. Šobrīd gan jāsaka, aģents arī ir ierobežotā skaitā, tātad ierobežotas uzvednes mēs varam izmantot šeit maksas versijā. Un jāatzīst arī vēl viena lieta, ja jūs izveidojat un paprasat šeit pie aģentam kādu no tām prezentācijām, lai izveido, ja jūs gribēsiet kaut ko labot, tad no iedotajām šobrīd man sākumā 37 uzvednes rakstīšanas iespējām katrs labojums skaitās no šiem 37 iedotajām uzvednēm līdz augusta beigām. Kāds bija izaicinājums? Tātad izaicinājums lielā mērā bija saistīts ar to, ka es vēlos, lai aģents tiešām palīdz man izveidot prezentāciju un jau visus saliek iekšā manā korporatīvā veidnē. Saprot, kādi ir izkārtojumi, saprot korporatīvās vadlīnijas, zīmola vajadzības un tā tālāk. Šis ir bijis tāds, ko es visu laiku testēju, jo tas ir mans sapnis, piespied pogu, uzražo prezentāciju, ja, un tev vairāk nekas nav jādara. Starp citu, ja mēs zinām, kā to darīt, un es parādīšu pirmos tādus soļus, kur dziļāk mēs varam iet jau mācībās un strādājot jau ar tavas organizācijas veidni un attīstīt. Jā, parādīšu, ko mēs varam dabūt, jau gan nevēl ar to 100% gala rezultātu. Bet ChatGPT aģents liek šī gadījumā pārdomāt to, kā mēs strādājam tālāk ar prezentācijām. Un ja šis modelis tiešām attīstās un viņš strādās un mēs viņu varam īstenot, tad PowerPoint veidnes un darbs ar prezentācijām PowerPointā, es atvainojos, ja mēs veidojam korporatīvās prezentācijas, būs liekas. Un daudz vienkāršāk un labāk būs izdarīt to šeit ChatGPT. Bet kur ir atslēga? Es šī uzdevuma vārdā, ko es izdarīju, es pati neveidoju saturu, es viņam palūdzu, lai viņš to saturu izdara. Un tā kā tas ir aģents, kurš spēj vairāk nekā parastais ChatGPT modelis, tad aģentam es lūdzu arī izveidot saturu, un šī gadījumā man saturs bija par suņu valodu. Kā suņi komunicē, suņu ķermeņa valodā komunicē ar cilvēku. Tēma, kas nav tieši saistīta ar mani, bet man likās interesanti, jo man ļoti patīk suņi, man pašai viņi ir un varbūt kaut ko arī no tā viss iemācos. Lūdzu, iegūt šo te informāciju, ko jūs redzat arī uzdevumā, uzdevums latviešu valodā, jā, es ļoti daudz testēju un skatos, kā latviešu valodā strādā un lielākoties nav problēmas. Un, pirms tam es biju veikusi milzīgu mājas darbu, strādājot ar mākslīgo intelektu, lai izveidotu katram slaidu izkārtojumam kodu, te jūs arī redzat kods, kur viņš iet, kurš ļoti precīzi pasaka, kur un kā jābūt katram elementam, jā, tad redzēsim, kur viņš ir kļūdījies, vizuāli varēsiet redzēt, jā, un mēs varam pieslīpēt, bet
šis ir milzīgs ceļš jau uz priekšu, ja mēs runājam par šo te kodu. Un tad es arī palūdzu jau šai prezentācijai, ja jūs skatījāties man iepriekšējo video, redzējāt, ka mākslīgais intelekts nav spējīgs varbūt uzradīt labas fotogrāfijas, vizuālo materiālu, ja kaut ko dīvainu rada. Es jau šeit testēju gan šīs te aģenta funkcijas, ka viņš pats spēja ieiet dažādās lapās, ierakstīt atslēgas vārdus un atrast, tāpēc viņam paprasīja, lai viņš dodās uz ansplash.com, tātad vietu, kur mēs varam bezmaksas vizuālo materiālu dabūt fotogrāfijas, atrod attiecīgās bildes un ieliek iekšā prezentācijā. Un arī par ikonām es viņam palūdzu, lai viņš aizdodās uz Google Icons un paņem tās, kas ir bez maksas pieejamas. Nu, lūk, te viņš arī, mēs varam redzēt, ka strādāja 15 minūtes pie šīs te prezentācijas. Mēs atkal uzklikšķinot uz šo te trīsstūrīti varam redzēt visu ceļu. Viņš arī parādīs, pastāstīs ceļu, kā viņš ir strādājis, darbojies, kā viņš šo prezentāciju ir veidojis. Un te ir te ir apraksts, ko viņš ir saturiski atradis, ar atsauksmēm. Te ir arī atsauksmes klāt, kas man ir svarīgas. Es viņam biju paprasījusi arī mītus un patiesības iekļaut iekšā, kādas atšķirības šķirnēm ir secinājumi. Un te jūs redzat arī prezentāciju. Nu, lūk, un prezentācija, kā jau ierasts, mēs viņu varam izklikšķināt šeit, un mēs viņu varam apskatīties arī šeit. Un ja jūs esat skatījušies man iepriekšējo video, kur es arī testēju šo te pašu aģentu, jūs redzēsiet, ka vizuālais izskats, kā jūs redzat, ir ļoti atšķirīgs. Jā, viņš varbūt nav 100% perfekts, pareizs, bet ir ļoti atšķirīgs. Tātad mēs jau te runājām par to, ka es iedevu mākslīgajam intelektam tādu diezgan detalizētāku, bet, protams, redzēsiet pēc rezultātiem prasīsies vēl detalizētāku aprakstu par šiem te 7 izkārtojumiem. Tātad tie ir veidnes izkārtojumi, ja mēs paskatīsimies sīkāk, ja jūs to redzētu, te būtu apakšā veidne, kur mēs tad arī varam, visi šie izkārtojumi mums ir pieejami. Tātad informācija iedota ir gan par šiem taisnstūra elementiem, par krāsām, krāsu tātad palete ir iedoti fonti. Fonti iedoti katram no šiem elementiem, teksta logiem, kur viņiem jāatrodās, visiem elementiem, kur būtībā viņiem būtu jāatrodās. Vienu gan, es teikšu godīgi, pie ikonām es apļus neiedevu viņam pielikt, jo apļi liekās pēc tam apakšā, bet to informāciju, protams, var izlabot un salabot. Kas mums ir? Šeit tātad ir rezultāts. Kreisajā pusē, kā mēs redzējām, tātad viņš ir radījis manai prezentācijai par suņu ķermeņa valodu 9 slaidus. No 7 izkārtojumiem jūs varat arī šeit redzēt, ka es tev izklikšķinu cauri. Viņš būtībā ir izmantojis 3. Es arī nenoteicu, kurus no izkārtojumiem viņam būtu jāizmanto, kurus nebūtu jāizmanto. Tas bija uzdevums, ko viņš varēja pats izvēlēties, saprotot šo te kontekstu. Un kaut kur jau savā ziņā struktūra viņam ir pareiza, kā viņš to ir izdarījis. Te viņš ir mazliet nodarbojies ar pašdarbību, jo, kā jūs redzat, tad viņš ir uzlicis virsū caurspīdīgu fonu, acīm redzot virsraksta un bildes kontrastam. To viņš ir izdarījis, bet to mēs varam droši noņemt nost. Mēs varam arī nomainīt, ja mēs vēlamies, mēs varam nomainīt jebkuru bildi, change picture, tātad mums ir iespēja to izdarīt ļoti labi, tātad mēs varam labot arī šo informāciju. Bet, ja mēs skatāmies skatāmies tagad, kas tad notiek, kādā veidā mēs darbojamies, tad mēs arī redzam, ka viņš ir suņu ķermeņa valoda, kur parādās, diemžēl jūs neredzat, šo informāciju ierakstot neparāda, bet viņš izmanto Relvei 42 fontu, un ja es aizēju uz savu virsrakstu, un te uzklikšķinu savukārt, tad arī šeit man ir Relvei, bet man ir 54 fonts, mazliet citādāks ir. Laukums izskatās, ka viņš nav ņēmis vērā to laukumu, kādu vajadzētu izmantot. Un vēl kas ir, ko viņš nav ņēmis vērā, ka burtiem, ja jūs skatīsieties, es palielināšu šo te kreiso pusi, te ir sarkani burti, visi lieli ar nelielām atstarpēm. Ja viņš tomēr ir uzrakstījis šos burtus teikuma formātā. Apakšējais teksts ir iekļauts. Tātad informācija ir, ko viņš paņem, saprot, bet acīm redzot, viņš vēl būtu labāk jāapmāca, vēl pareizāk un precīzāk jānodefinē šie elementi. Un, kāpēc ne arī nākotnē mēs noteikti varētu darboties šādā te veidā. Suņu ķermeņa valodas pamati
Ja mēs skatāmies, tad šo viņš ir paņēmis un izveidojis, es nezinu, pats šo te izkārtojumu, jo tāda izkārtojuma šeit, kā jūs redzat, nav neviena. Viņš ir paņēmis bildi, atkal uzliekot šo te kontrastējošo kvadrātu apakšā, ja, un uzliekot virsū tātad sarkanajā krāsā tā kā tādu sadaļas nosaukumu un lielo virsrakstu. Nu, un tad ir tas lielais darbs, ko viņš ir darījis ar tiem dažādiem suņu valodas signālu slaidiem, kur viņš ir viņus vairākus sataisījis, un tos visus viņš ir taisījis pēc šī te izkārtojuma. Nu, kaut kur līdzīgi, kā mēs redzam, ir. Nav gan iekļāvis un ielicis iekšā šo te bildi pa visu platumu, ja, kā mums vajadzētu būt. Ja, tātad, ja mēs tā skatāmies, tad tai bildē vajadzētu atrasties pa visu šo te augšdaļu, ja. Un arī atkal jāskatās, kas notiek ar fontiem. Fonts kā tāds ir pareizs, tikai jāskatās atkal logu platums, tātad nav šis attālums vienāds šeit un arī šeit, ja. Bet, nu, kolonas ir pareizi saliktas, tur nav tādā ziņā, tur nav problēmas. Un vēl viena lieta, kas ir nākusi klāt, ko jums varbūt grūtāk ir redzēt, bet tas ir tas, kas ir jauninājums. Šeit jūs redzēsiet, es arī uzgāju tāds ziliem cipariņiem, jā, tai atsaucas ir šiem te tekstiem saliktas, viņš automātiski šādā veidā saliek arī atsaucas, jā, kā var uzklikšķināt, un pēc tam šo te prezentāciju redzēt. Jā, kā es teicu, visas bildes mums ir labojamas, un tas nozīmē, ka es varu, teiksim, nu, viņš ir ielicis, viņš pat varbūt tā tik labi nesakārtot, mākslīgais intelekts tātad nejūt, kā labāk izkārtot, bet es joprojām nekur varu to bildi precīzāk, varu šo te bildi precīzāk iekārtot iekš slaida. Nu, un tas pats ir par pārējiem, ja. Arī šeit vajadzētu, lai tas suns būtu mums redzams, nevis viņš ir ārpus ekrāna, ja, lai tā suņa valoda ir, ķermeņa valoda ir redzama. Bet, nu, ir citādāks, tātad jau mēs esam devuši savas vadlīnijas, krāsām, fontiem, iekārtojumiem, izkārtojumiem, ko mēs noteikti varam arī darīt vairāk paši, iedodot ļoti precīzi šīs vadlīnijas mākslīgam intelektam, tad viņš sagatavo mums vajadzīgos kodus, un tad jau šo kodu mēs varam izmantot dažādām prezentācijām. Mums jau vairs nevajag atkārtot to pašu. Nu, šeit varbūt teksts iet ārpus lauka, te vajadzētu viņu pārkārtot, sakārtot, ja? Un, protams, tad, kad mēs ikdienā strādātu ar tekstiem, mēs arī pateiktu, vai ne, cik mēs garus gribam tekstus, kādus mēs tekstus gribam, nevis vienkārši atļaut varbūt viņam radīt šo saturu, kā es izdarīju šī reizē. Nu, paskatīsimies uz pēdējo slaidu, kas ir ikonas slaids, ja? Kolonnās, jā, 3 kolonas mums ir. Section name viņš ir ielicis, bet atkal ir nav ar šiem lielajiem burtiem. Mums ir sarkanā krāsā, kā bija prasīts, ir ieliktas ikonas. Ikonas jāatzīst nav ņemtas no Google Icons, izskatās, ka viņš viņas pats ir radījis, bet nu vismaz ir vienotā stilā izveidots. Un es pat nebiju nodefinējusi, ko, ja, kādām viņām jābūt. Un tad viņš te ir kaut ko jau no šīs satura ir pielāgojis un pielicis. Nu, jāatzīst, ka te būtu jāpiestrādā vēl atkārtoti, arī jārunā par virsrakstu lielumiem, atrašanās vietām, ja, izlīdzināšanu, ja, kolonas izlīdzināšanu, ja, kas mazliet viņās klibo, bet salīdzinot ar to, kas līdz šim ir bijis pieejams, man ir jāatzīst, šis ir jau solis uz priekšu. Un ja tas tā attīstīsies, ja mēs varam iemācīt, apmācīt, izveidot tātad mākslīgo intelektu, apmācīt, iedot ļoti skaidrs vadlīnijas par savu korporatīvās veidas kartu izkārtojumu, kur un kam un kā jāatrodas, ja viņš uztaisa kodu, JSON kodu uztaisa, tad ar JSON kodu mēs tālāk varam darboties un veidot prezentācijas aģentā.